Latvijā katru gadu tiek no antisociālām ģimenēm izņemti ap 1000 bērniem. Daļa no viņiem nonāk savu radinieku uzraudzībā, bet lielai daļai no viņiem vajag audžu ģimenes. Audžu ģimeņu trūkst, to skaits sarūk, un tā ir ilgstoši nerisināta problēma. Labklājības ministrija ar dažādām publiskām kampaņām cenšas uzrunāt sabiedrību kļūt par audžu ģimenēm, tomēr kampaņas nestrādā. Audžu ģimeņu nekļūst vairāk. Kas ir šīs problēmas? Finanses, attieksme, sarežģītie bērni. Par to mēs runāsim podkāstā Sievietes politikas studijā speciāli izlaidumā par audžu ģimenēm. Manas viešņas studijā ir Ārija Martukāne, Latvijas bērnu labklājības tīkla valdes locekle, profesionālo audžu ģimeņu apvienības Terēze vadītāja. 45 gadu ilgā laulībā esi uzaudzinājusi 4 bērnus, 16 mazbērni jau, bet mūsu šodienas tēma, tu esi arī 7 audžu bērnu mamma bijusi. Jā. Labdien! Labdien! Otra viešņa mums ir Marika Killo, 3 bērnu mamma, izveidojusi Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu apvienību. Tu esi aktīva biznesā, visādos darbos, bet arī tev ir audžu ģimenes status un pieredze. Sveika, Marika! Jā, sveicināt, tieši tā. Kas ir audžu ģimene? Jā, tas ir tā it kā vienkārši jautājums, bet tā pašā laikā viņi tā viennozīmīgi nevar pateikt. Audžu ģimene sākotnēji bija domāta kā forma, kas aizstāja institūcijas. Tautas valodā runājot bērnamus. Un uz to savā laikā Bērnu ģimenes lietas ministrija ļoti cītīgi gāja. Un faktiski tā audžu ģimeņu kustība iesākās 2004. gadā. Tātad pagājuši gadu pirmajām audžu ģimenēm tika svinēti 20 gadi. Un, ja mēs tagad runājam par skaitu, tad Latvijā ir uz papīra apmēram 700, bet ikdienā darbojās 560, 70. Tas skaits ir mainīgs, jo bērni ienāk, aiziet. Un man jāsaka tā, ka pirmās audžu ģimenes tā bija misijas apziņa. Vienai lielai daļai, jo tas kaut kā saskanēja arī ar to Latvijas brīvās valsts dibināšanu, visiem jauniem procesiem. Ja rēķinām, ka sociālais darbs Latvijā tajā laikā tikai sākās arī pagastos, tur 2005. Vēl nebija sociālie darbinieki. Un viss tas sākās kopā kā tāds jauns veidojums, kur arī sabiedrība parāvās līdz, kā tajā laikā nāca zemnieki, vreša zemnieki saucamie uz laukiem. Bija tāds sabiedrībā pacēlums, un arī ģimenēs bija pacēlums. Tas tāda postkomunisma, tāda postpadomijas tāds produkts, kas ir palicis. Bērnu nami. Bērnu nami, jā. Tā vēsturiski. Juridiski mēs varam runāt par to, ka ir audžu ģimene, kas nodrošina aprūpi bērnam uz laiku. Jā. Tāpat laikā joprojām bērnu juridiskais pārstāvis ir bāriņties. Mums izšķir vēl specializēto audžu ģimeni, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe, un vēl ir izšķirta tāda krīzes audžu ģimene, kura ir jau audžu ģimene ar pieredzi un kura ir gatava jebkurā diennakts laikā uzņemt bērnu. Marika, kas tev ar tavu, teiktu, mazo audžu ģimenes pieredzi ir, tavuprāt, audžu ģimene? Ko tu vēl vari pielikt klāt pie Ārijas teiktā? Elīna, zini kā, manuprāt, ir tā, kad audžu ģimene sākas savā sirdī kaut kad iepriekš. Tas nav tā, ka tu vienā dienā izdomā, ka tev tagad būs bērni, sveši bērni. Es augu vienu bērnu ģimenē, un es jau dziļā bērnībā zināju, ka man apkārt būs daudz bērni. Bet es nezināju, kā. Un mani bērni, kamēr izauga, tikmēr man nebija tāda doma. Bet tā, ka bērni paaugās, tad es sapratu, ka mana kapacitāte ļauj un tā vēlme beidzot var realizēties, ka es varu vēl kādam palīdzēt, dot mājas. Vai tā ir misija, nezinu, bet tā ir tāda sirds vēlme, dalīties ar to, kas tev ir. Jo, ja tev ir vairāk, tad tu vari dot vēl vairāk kādam. Un tā nepiepildītā, ja tā varētu teikt, arī bērnības vēlme pēc apkārta daudz bērniem, daudz draugiem, daudz cilvēkiem, tā realizējās varbūt tanī, ka tu vari dot ģimeni kādam bērnam. Jā. Un tomēr
valsts sagaida no auģu ģimenēm profesionālu pakalpojumu. Līdz ar to mēs nevaram runāt tikai par misiju. Kas ir tās kvalitātes, ko sagaida no auģu ģimenes? Auģu ģimene kā misija, man liekas, faktiski tais ilgajos gados tā kā ir arī noslāņojies tāds, kā lai pasaka, apmēram tas profils, kas ir tie cilvēki, kas uzņem bērnus savā ģimenē. Un tad ir ļoti labi, kā Marika pateica, ja, kad ir tā vēlme, viņa ir sākusies, daudzām auģu ģimenēm jau kaut kad bērnībā ir sākusies, kad es tad, kad varēšu, es to darīšu. Bet, un tad ir tāda, pilsoniska atbildība. To es tikai varētu gandrīz vai uz sevi attiecināt, jo man nebija tāda vēl, man viņa nekad nav bijusi. Nekad es neesmu domājis, bet man tas virzītājs spēks ir bijis vienmēr tā man personīgā pieredze bērnams. Es zinu, ko nozīmē bērnam visu mūžu līdz 18 gadiem pavadīt institūcijā, ja? Visas tās, ar to, ko tu saskaries un faktiski ar to nežēlīgo vientulību un tas, ka tu nevienam nepiederi, ja? Un tas bija tas virzītājs spēks. Bet tanī brīdī, ka pie tevis pienāk bērns un pasaka, es gribu, lai tu esi mana mamma, vai ņem mani pie sevis, jo man citur nav kur iet, tu vienkārši nemāk pateikt nē. Ja? Un tad tu saproti, ka tev tā pieredze ir, un tas, ko Marika arī teica, es to varu. Un man vienmēr ir bijis tas, kad faktiski, ja katra ģimene varētu arī uzaudzināt vēl kādu bērnu, vai ne? Bet mums ir tā tendence skatīties pa labi, pa kreisi, kurš, ja? Tikai ne es, ja? Es esmu no tiem cilvēkiem, es neskatos ne pa labi, pa kreisi, es esmu šeit un tagad, un ja tas bērns nāk pie manis, es ņemšu un darīšu, ja? Un tad ir tā vēl viena tā grupa, kas ir, man ir pieredze, man ir zināšanas, es negribu tur strādāt bērnu dārzā vai skolā ar tik daudziem, un man ir daudz ideju, kā var darīt labāk. Un tad ir tā grupa, kas ir cilvēki, kas labāk paņems mājās. Tur vienmēr tas skaits ir lielāks, ja tur 3 mazi bērni vai 4 vai 5, tādas ģimenes arī ir, un viņas to dara. Un tur ir, es netiešu, vai tā ir misijas apziņa, tā drīzāk tāda profesionāla pieeja šim kā profesionālam darbam. Bet ko tad no mums prasa valsts? Mums ir konkrēti auģu ģimeņu noteikumi. Skaitu nesaukšu, kuri tie pēc cipariem, kuri paredz tikai aprūpi. Ja, un te ir tās 2 lietas, kas ļoti ikdienas darbā sadurās. Ir tas, ko nosaka auģu ģimeņu noteikumi, tur pa punktiņiem, ja, to jādara, un tas prasības. Un prasības un gaidas no auģu ģimenēm ir milzīgas, lielas un faktiski arī nepamatotas. Ja? Un es domāju, ka Marika tai raidījuma gaitā arī pastāstīs par savu pieredzi. Un, jo ja mēs runājam šobrīd, kad auģu ģimeņu kustība iet mazumā, ja, un pilnīgi viennozīmīgi, un tur ir arī pamatojumi, spēcīgi pamatojumi, kas tā notiek, kāpēc tā notiek, ja, tad tās viena no lietām ir šīs gaidas no viņām, ka viņas būs profesionālas, viņas visus zinās, viņas izpildīs visus caurumus sabiedrībā, kas saistās gan ar veselību, gan ar izglītību, gan ar sociālo jomu. Bet ne visas ģimenes to var piepildīt, un arī to nevajag. Marika, ko tu sajūti kā prasība no valsts, no tevis, kā auģu vecāka? Arī no sabiedrības, jā. Un arī no sabiedrības, jā. Jā, ziniet, to tā nevar īsti pastāstīt, jo tam visam ir tā sakne sākums, ka es īsti nezināju, ko es sagaidu, un es īsti nezināju, kas mani sagaida. Respektīvi, attiecīgi tas, kā es tanī ieskrēju, iekritu, bija tikai tie kursi, un pēc kursiem, uzreiz teikšu, 3 mazi bērni. Kaut gan es rakstīju pieteikumu uz 1, maksimums 2. Bet tā nespēju pateikt nē, tanī pirmajā brīdī vienkārši nostrādāja, un es pēc pat domāju, kā ar man tas gadījās. Jo es sajūtu tā kā nabaga bērni, tādas pilnīgas emocijas, un kā tu neņemsi, ja tev saka ir, un viss ir kārtībā, tu ņemsi? Un es saku, jā. Un saprotu tikai tad, kad es respektīvi, īstenībā es izstāstīšu to pirmo momentu, jo ir tā, ka tu neko nezini par praktisko to auģu ģimenes dzīvi, tev piezvana, ņemsi? Jā, ņemšu, es stāvu darba vietā, ir pēcpusdiena, brauc pakaļ. Man mājās ir pusauģi, man nav nekā no bērnu lietām, tā skaitā arī bērnu beņķīšu. Es saku, es nevaru šodien, labi rīt no rīta. Tad nakts laikā es meklēju 3 beņķīšus, vēl kaut ko, lai vispār varētu aizbraukt pakaļ tiem bērniem.
Bet piekrīt, ka vairāk, tas lēmums jau arī šajā brīdī, neskatoties to, ka tavs lēmums kļūt par audžu vecāku varbūt bija izvērtēts, izspriests un racionāls, tad tajā brīdī, kad tev ir jāpiekrīt paņemt tos bērnus, viņš tomēr ir emocionāls. Zini kā, tas lēmums nāca ilgu laiku, un arī tas pasākums kļūt par to audžu vecāku, tas nav īsts process, tas ir gandrīz gads. Tātad man bija absolūti daudz laika pārdomāt to visu, bet tanī brīdī, kad tev saka, jo es gribēju meitenīti, tā sievišķīgi saprotu, ka man ir meita liela, un es varētu kaut ko dot, un tā, un man saka, man ir meitenīte. Es saku, super, bet ir divi brālīši. Un tad tu saproti, tu tā nevari vairs pateikt nē, saproti? Un tās ir emocijas, tā ir tā, ka tu sirdī saki, protams, es tikšu galā. Labi, bet ar šodienas pieredzi jau, un tu mēs varbūt vēlāk, ja gribēs pastāstīs par savu skarbo pieredzi, ar šodienas pieredzi tev liekas, ka, bāriņties, kas tev uzticēja tos bērnus, vai tas bija īsti prātīgs lēmums tā pirmajā pieredzē uzreiz dot 3 bērniņus? Zini kā, es domāju, ka tas vispār nav pareizi, kad ja tu esi uzrakstījis, ka tev vajag 1 vai 2 bērnus, un ka tu saproti savu kapacitāti, un ka tev zvana regulāri, pieņemsim, piedāvā 3. Es domāju, ka tas jau saknē nav pareizi. Vajag respektēt tomēr, jo es saprotu to, ko es varu izdarīt, vai ne? Un zanāk, ka 3, tas jau tā kā pāri maniem spēkiem ir, ja? Un tāpēc tas pirmkārt, tas ir tā kā tomēr respektēt to, ko es esmu tā kā vēlējusies, un otrs ir, tas ir ļoti strauji. Es saprotu arī to, ka viņiem negribās, lai tie bērniņi iet vēl kaut kādā institūcijā un vēl kaut kur, tas ir bērniem par labu, protams. Bet man kā audžu vecākam tas ir tāds zibenīgs moments, kurā tev ir zibenīgi jāpieņem lēmums, un tu tā kā nedabūji vēl tā kā saskaņot pat ar sevi īsti. Protams, ka tu vari atteikties, nav jau, kā saka, obligāti, bet tanī pašā laikā tas ir pārāk tāds, komplicēts un īsts periods, kurā tev ir jāsaprot, vai tu tā kā to darīsi vai nē. Arī, bet tava pieredze, piemēram, ar šo, ka bērnu uzreiz izņemot, grib ielikt šajā audžu ģimenē, un tagad mums pat ir krīzes ģimenes, kurās var ielikt uzreiz jebkurā diennakts laikā, vai tomēr varbūt tam bērnam pat ir labāk, ka viņš pa priekšu ir, tā kā starposmā, slimnīcā vai tajā, bērnu namā, ja kaut kādu nedēļu, ka viņš saprot, ka viņš arī tā kā pārāja varbūt to emocionālo saiti ar to mājasvidi, no kuras viņš ir izņemts, un tikai tad tiek ielikts nākošajā te teiksim, tas, ko Marikas stāstījumā te uzreiz varu pateikt, ministra kabineta noteikumu pārkāpumu, piedodies, es paņemšu to oficiālo pusi, tāpēc, ka ilgstoši es strādāju ar ģimenēm. Un faktiski parastajā audžu ģimenē vispirms ir jāiepazīstās ar bērniem obligāts nosacījums, ko paredz noteikumi. Un šī gadījumā Marikai vajadzēja aizbraukt, iepazīties. Tad ir laiks, jo ir gadījumi, kad aizbrauc un iepazīstās, un kad audžu mammas ir teikuši, tie bērni man nepieņems, viņu gaidas ir citas. Jo te ir vienmēr jāsaprot, ka bērniem ir šie emocionālie triggeri. Ja? Varbūt māte atgādina Mariku, un viņa neies. Māte bijusi vardarbīga. Un dažādi, vai bijusi vecmāmiņa un aizbrauca vecāka audžu ģimene, un arī. Tā kā šis ir obligāti, vispirms ir jābūt pilnai informācijai, ko Marika nesaņēma pa katru bērnu, jo arī Marika ļoti labi pateica, es izvērtēju savus varēšanas, vai ne? Tur varbūt ir kaut kāds medicīniskās manipulācijas, regulāri kaut kur jāiet. Varbūt ir kaut kāds jau novirzes, nezinu, epilepsija, kas mēdz būt. Būs regulārs tikšanās ar bioloģiskiem vecākiem. Un tad brīdī ģimene izvērtē. Un tad, kad viņi ir izvērtējuši šo rakstisko informāciju, viņa iet un tiekās ar bērniem. Un tad, kad notiek, tautas valodā sakot, gaida to klikšķi, viņš nav profesionāli, viņš arī nebūtu var, jo ģimene saka, es eju, nav kurpju pāri, ko es izvēlēšos, es eju un ņemu, ja? Bet tāpēc ir tās krīzes ģimenes, ka šis bija gadījums, ka bērns vajadzēja ielikt krīzes ģimenē. Un krīzes ģimenē ir pašvaldības, kas to praktizē 15 dienas, ja? Ir vienpersoniskais lēmums, ir koleģiālais lēmums, jo mums ir bijuši gadījumi arī tādi, kad vienpersoniskais lēmums, 3 bērnus izņem, un pēc 10 dienām viņus atgriež vecākiem. Ja, tur ir bijis, nezinu, kaut kāds plosts svētkos, tā kā bija tie 500 eiro, ka maksāja visiem Covid laikā, vai ne, un tad mamītēm diezgan daudzām bija jāizņem bērni, un tad bija diezgan daudz šie gadījumi, kurus pēc 10-15 dienām atgriez apakaļ vecākiem. Viss naudiņa ir notērēta, vai ne, un tagad var turpināt dzīvot tālāk. Tā kā, un šis tika apiets. Un otra lieta jaunām ģimenēm, faktiski, tas ir likums, nedrīkst likt, nedrīkst. 2 jau ir daudz.
ir bijuši gadījumi, kur ģimene arī paņem, bet tad tam atbalsta centram, jo Marika kļuva par auģu ģimeni tad, kad bija atbalsta centri. Un tad atbalsta centra speciālistiem ir jābūt blakus katru mirkli. Par šo mēs vēl parunāsim, bet šeit iezīmējās varbūt tā lieta, kādēļ tai piedāvājumā vienmēr ir 3 vai pat vairāk. Tās stāsts ir par to, ka parasti tās bēdu ģimenes ir tās, kurās tie bērni dzimst rindiņā, un tad, ja tie bērni ir jāizņem, viņi uzreiz ir vairāki. Tā ir tā statistika. Tā ir tā praksa šobrīd, kad uz centriem nāk diezgan daudz šie bērni piedāvājumi. Es jau pasmējos Marikai, tikko man no rīta zvanīja 3 bērniņi, 2, 3, 5 ņemsi. Ja? Tas ir teiksim tā, diezgan sarkastiski, bet tā ir realitāte šobrīd. Un ar ko viņi saistās? Jo tur uzreiz ir skaidrs, 5-gadīgam bērnam jau ir veselības problēmas, 3-gadīgai meitenītei jau ir kaut kādas arī problēmas. Un te ir tāda lielā centra loma. Es izprasu pa katru, es visu pierakstu. Nevienmēr ir atnāk te aprakstā, jo ģimene, ja viņa tomēr uzņem, viņa ir jauna. Un pilnīgi pareizi Marika teica, ka Vārīties strādā uz to, ka viņas tomēr ir varas pozīcijā. Taču gribi būt, taču paņemsi, un tu taču vari. Tu taču tikko gribēji. Jā, un mums ir ģimenes, kurās ir 2 bērni, un tad tu taču vari, un tad ieliek vēl 3, un tad ģimene vienkārši brūk kopā. Un te ir tas, kad viņai ir tā misijas apziņa. Viņa nav profesionāls, viņa nespēja izvērtēt, viņai liekas, vienai daļai vēl viena liekas, kad es izaudzināju savus bērnus, es izaudzināju šos bērnus. Pietiks ar mīlestību. Nepietiek, diemžēl. Šodien vairs nepietiek. Un te ir tas, ka tur daudz nedrīkst jaunajām ģimenēm, nedrīkst. Tad arī ir mums paplašinātās ģimenes, kur tiešām ir vīrs, ir māsa, ir māsīca, ir vēl savu bērnu lielie, un viņi saslēdzās. Visa dzimta saslēdzās jā, jo manā gadījumā arī es godīgi pateikšu, ka ļoti daudzas lietas nākot, man principā nāca pusauģi. Bija pirmie bērni, kas bija no bērnām, tie bija mazāki, bet pēc tam es strādāju uz pusauģiem, kur tiešām atnāca un pateica, man nav kur palikt, ņem mani. Un man meita, līdz šim brīdim mums ir attiecības ar visiem šiem bērniem, visiem. Man vecākajai meitai 3, 7 gadi. Es atgādināšu 7 auģu bērni. Jā, man ir 7. Un vecākajai auģu meitai 3, 7 gadi, viņi mūsu ģimenē, bet viņiem ir kontakts ar meitu. Tā kā es biju tas kā lai pasaka, tas profesionālais ģimenes turētājs, barotājs, apģērbējs, finansētājs, bet tādas sirdslietas viņiem ir vieglāk izrunāt, jo viņiem nav tā pozitīvā pieredze māti. Nav. Un tad viņi meklē to starp bērniem bioloģiskiem, ja vēl kaut kādu paplašināto ģimeni, kurš tad būs tā persona, kurai var uzticēt visi. Un es domāju, ka Marijas gadījumā šie lielie bērni noteikti ir kaut kādā veidā. Jā, Marika, es tieši gribēju jautāt, kā tas ir paņemt auģu ģimenē bērnus, ja tev ir vēl pašai savi bērni, kas ir nepilngadīgi tajā brīdī. Tas likums saka to, ka vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par 3 bērniem auģu ģimenē, izņemot, ja ir brāļi un māsa, un tad tas var būt vairāk, bet tomēr, ja ir pašam savi bērni vēl ģimenē nepilngadīgi un apgādājam, tad kopējais bērnu skaits nedrīkst pārsniegt 6. Mēs, protams, zinām, ka arī manā daudzbērnu ģimeņu apvienības lokā ir ģimenes, kur ir pat 11 bērni un visi bioloģiski un visi aug un tiek galā. Bet, ņemot vērā, ka auģu ģimenes tomēr sagaida tādu profesionālu pakalpojumu, tad, protams, ir korekti, ka tur ir kaut kāds tas bērnu skaits limitēts. Jā. Bet kā tas ir uzņemt ģimenē šos auģu bērnus, tad, ja ir vēl savi nepilngadīgi? Zini, kā ar šo man problēmas nebija, jo tanī laikā manā ģimenē meita jau bija aizgājusi dzīvot savā dzīvē, līdz ar to 2 puikas, kuri ir pusauģi, un viņiem ar to problēmas arī nekādas nebija, jo viņi teica, māt, ja tu gribi, tu to vari darīt, bet tā kā respektīvi mēs neauklēsim. Es arī saprotu, un es arī nekad nebiju domājis, ka tagad es viņam kaut ko uzkraušu, absolūti nē. Līdz ar to sanāca tā, ka man bija 3 mazi bērni, viņi dzīvoja blakus, ja tā var teikt. Respektīvi, mēs sadzīvojām visi smuki kopā. Vai tu tā godīgi var pateikt, ka tu saviem bioloģiskajiem bērniem nenozagi laiku un uzmanību? Nē. Tiešām nē, jo tāpēc, ka ja tās būtu meitenes, varbūt mums būtu tur bišķiņ citas attiecības, bet viņiem jau bija izveidojusies tāda sava puišu dzīve, līdz ar to mammu viņi tā kā īsti vairs negribēja savā pulciņā, un tāpēc nē, absolūti nē. Viņiem tika vairāk zupas, tāpēc, ka es biežāk taisīju ēst un savus labumus arī. Vienīgais, kas pārdzīvoja tanī brīdī, teikšu godīgi, bija suns.
Nu, sunim tā bija trauma, jo mums mājās miers, klusums, kārtība pēdējos gadus bija ļoti. Un tad ienāca 3 mazi bērni, un mājai vienkārši jumts nesās nost. Un vienīgais, kurš suns pēdējā brīdī visu laiku bija slēpies, zem dīvāna, tikai dibens bija ārā. Un tas bija ilgs laiks. Tā kā trauma bija sunim. Trauma bija sunim. Tas gan ir interesanti. Jā, bet kādēļ tad šobrīd Audžu ģimeņu kustība iet mazumā? Kādēļ no šiem 700 uz papīra esošajām Audžu ģimenēm aktīvi vairs darbojas tikai 540, 560? Tā tendence ir vēl sarukt. Jā, es domāju, ka noteikti. Domāju, ka mēs varētu izrunāt 3 lietas. Jā. Viena ir šī varbūt tā misijas lieta, kuru mēs jau esam skāruši. Droši vien, ka ir svarīgi arī runāt par finansēm. Protams. Un trešais, varbūt pēc tam pieskārsimies jau vēlāk par to, kāds ir tas Audžu ģimeņu atbalsts. Varbūt vēl noslēdzot par to misijas stāstu. Vai tev liekas, ka sabiedrībā ir mainījušās šīs vērtības un vairs nav šī vēlme palīdzēt kopienai, savējiem? Redzi, ilgāku laiku tā Audžu ģimeņu lieta kā tāda publiskota ir tomēr sabiedrībā. Šodien nav tā, ka kāds nezinātu, kas ir Audžu ģimene. Protams, varētu atrast tāds jau, bet lielākā daļa arī zina. Un diezgan daudz ir skandalozu lietu, kas attiecās uz Audžu ģimenēm šobrīd. Bet man gribas teikt, ka jebkurā sfērā paskatoties, mēs varam pateikt, tur nav kārtība, tur nav kārtība. Un es domāju, ka tad, kad cilvēki kļūst par Audžu ģimeni, pirmkārt, ļoti Marika labi atspoguļoja to, ka tu jau tam neesi gatavs. Tu to realitāti ieraugi tajā brīdī, kad tie bērni pārspēr tavs mājas slieksni. Un nevienmēr izdosies viss tā kā plānots, ja? Būs daudzas lietas, pa kurām tu pati brīnīsies, no kurienes tev dusmas un daudz kas tāds, ko tu sevī pat neapzinājies, jo šie bērni izceļ pilnīgi visu ārā. Un ja ir 3, tad viņi pilnu buķeti izcels ārā, ja? Lūk, un šo ģimenes nāk, tā nevar teikt, ka nav, jāgrāk, teiksim, ja centri ietvaros runā, tās bija 10, tad šobrīd tās ir 1, 2, maksimums 3, nāk ar citu pasūtījumu, nāk pirmām kārtām jau, ka tomēr iziet uz veseliem bērniem, maziem bērniem ar potenciālu adoptēt. Tātad sev. Ja? Un, ja neizdodas, ja, teiksim, ir bāriņties uzspiedums vai kāda šī savstarpējā sadarbība nenotiek, ģimenes ļoti vienkārši noliek statusu, atsakās. Un to ļoti labi pierādīja 18. gads, 17. ka bija tā pleca akcija, kad uz tā pacēluma pienāca klāt diezgan daudz ģimenes. Un tanī gadā bija pirmais, vislielākais skaits no 20 bērniem atteicās. Ja? Tā kā kampaņas nedarbojās, kampaņu veidā mēs nedrīkstam uzrunāt cilvēkus. Vairāk tāds stabils ir, teiksim, jau tagad tāds paaudzes veidojas māte, meita, dēls pat, ja? Un visa ģimene ir. Tātad tomēr, ja kaimiņos ir dzīvojis, labi, teiksim, tāda forša Audžu ģimene, mēs noskatāmies, mēs to varam darīt, ja? Tā kā bišķītiņi mainījusies tā misijas apziņa īsti, es vairs neteikšu, ka viņa ir. Es to varu, ja, man ir bērni izauguši, kā mēdz teikt, tukšās līgas sindroms, un varbūt tas, bet viennozīmīgi, ko es varu pateikt, attieksme, un tas, kas tagad ir, ko es uztvēru uz tendenci, kā ļoti bīstamu tendenci bērnam, tas bija labāk. Un tas nozīmē, ko? Tas nozīmē, ka mūsu sabiedrībā doma, institucionālā domāšana nav mainījusies. Un viņa vēl ir dzīva, un tas, kas mani pārsteidz, ja to dara mans paaudzes cilvēki, vai arī bišķi jaunāk pa manīm, kuriem ir šī institucionālā atmiņa, bet bieži arī jaunie to saka. Un tad es domāju, kādā veidā mēs esam pārdevuši to, kad kāds cits nes, un labi, ka tur ir tā institūcija. Tas ir tikai tas mazākais, ko es varu pateikt. Bet vai tu gribi teikt, ka mēs esam paši negribam uzņemties, bet mēs esam vīlušies arī tā kā apkārtējā sabiedrībā, kā mēs kā individuāli pilsoņi spējam šo risināt un labāk tad atdodam institūcijām atkal šo problēmu risināt? Ir kā, redzi, ar to, kad es apņemos būt par Audžu ģimeni, un tagad es šos bērnus uzņemu, to jau viss nesākās un nebeidzās. Tātad, ja šie bērni manā ģimenē ienākuši, tie portreti šobrīd ir ļoti smagi.
Tur ir veselība, tur ir kavēta skola, tur ir visādas savstarpējās problēmas, tur ir smagas lietas. Un tagad ir tā, ka tās gaidas no tās ģimenes, ka viņa visu varbūt viņi izmainīs. Bet, ja nav sadarbība ar skolu, ja pusauģu gadījumos, policija neiesaistās, narkologus nevaram atrast, psihiatrija, piedod, gads rindā, ārsts bērnam ir veselība, nav tur pocis nav bijuši, kas tur viss nav bijis. Medicīna, lai tu kļūtu klāt, tu maksā. Un tu saproti, un tādī brīdī, ka tā ģimene saprot, pagaidiet, es esmu viena. Un atbalsta man nav, un skolas par to vien domā, kā viņi izmest ārā, jo kā viņi arī teikuši, labāk viņu nav, nekā ir. Tu teici par to, ka pēc tādām kampaņām parasti saskrien šie te iedzīvotāji, kas gribētu kļūt par auģu ģimenēm, kas grib glābt situāciju. Un tad, protams, ir pirmās vilšanās. Arī šobrīd noteikti ir tā, ka pēc pirmās pieredzes, kas ir bijusi negatīva, ģimenes pārdomā. Marika, kā ir ar tevi? Tev bija pirmā pieredze. Viņa ir noslēgusies. Jā, mana pirmā pieredze beidzās pēc 2 gadiem. Tas bija pagājušā gada jūnija beigās. Un es esmu paņēmusi garu pauzi. Viens ir tas, ka tie bija ļoti divi, ļoti izsmeļoši tādi, emocionāli, fiziski gadi, kuri mani padarīja tādu ļoti no vienas puses spēcīgu, no otras puses viņi mani tā kā izsūca, ja tā var teikt, pilnībā, jo tiešām audzināt 3 gandrīz vienāda līmeņa, teikt, mazus bērnus ir ārkārtīgi smagi. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka pieredze man nebija tā labākā. Man pieredze nebija tā labākā, un tā drosme darīt to vēlreiz, tam ir vajadzīgs laiks, viennozīmīgi. Vai tu gribi teikt, ka tur, tu vēl pārdomā, vai vispār to statusu uzturēt? Jā, es šobrīd esmu tādā, man tas status ir, viss notiek, bet man ir arī zvanījuši un piedāvājuši bērniņus, bet šobrīd es tā kā iepauzēju, tiešām pārdomājot, vai vispār vēl turpināt šo. Cik vispār ilgi šis status tiek uzturēts, ja tu neņem kaut kādu periodu bērnu? Pēc bērniem faktiski šobrīd pēc ministra kabineta noteikumiem tas ir gads, ka var paņemt pārtraukt, pat pienākās un iesaka, ja? Bet, cik es dzirdu tagad tiek plānots, ka tie būs 6 mēneši tikai. Bet situācijas ir dažādas, jo ģimenes var arī saslimt. Īpaši tas, kas ilgstoši strādā, ir veselības problēmas, jo mums ir, teiksim, mums centrā ir 7 ģimenes, kam pār 70 gadiem. Tā kā, piedodiet, tur arī nāk kaut kādas lietas, vai ne? Principā regulējums nosaka to, ka līdz 65 gadu vecumam var kļūt par auģu. Jā, bet ja tu jau 20 gadus atpakaļ esi sācis strādāt, tad uz tev tas neatiecās. Tu vari kļūt status iegūst, bet audzināt tu vari, kamēr tu vari. Tāpat ir mums bijis, kad ģimene mācās. Ja viņi saka, es tagad pabeigšu augstskolu, un tīri pamatot, es uzskatu, ka mēs tā strikt noliksim 6 mēneši un viss, nē. Mums trūks ģimeņi, mums viņas ir vajadzīgs, un Marikas gadījumā arī, nē. Domā, atveseļo, strādā pie tā, un ko vēl iesaku, man ir žēl tās ģimenes, kas aiziet ar nožēlu un ar to negatīvo pieredzi. Un man liekas, ka šajā jomā jāgūst tā pozitīvā. Pirmoreiz neizdevās. Mēģinām, jo faktiski tā, ka ģimenes, auģu ģimenes šeit tā pateicība nebūs. Ne no viena. Ne finansiālā ziņā, ne no pašvaldības, ne no valsts. Tā pateicība būs tikai no tiem bērniem. Un tavs iekšējais gandarījums, ka tu esi izdarījis labu darbu. Jā, un arī tā pateicība no bērniem būs. Viņa līdz tiem 18 varbūt tu tikai saņems viens vienīgs pārmetums, bet viņa būs tad, ka viņa veidos savas ģimenes. Sievietes politikas virtuvē. Par šo parunāsim tieši, kādi tad ir šie bērni, kas nonāk auģu ģimeņa aprūpē. Vecākiem noteikti, auģu vecākiem ir jāsaprot, ka auklēt auģu bērnu, tas nav tas pats, kas uzaudzināt savu bērnu. Jā, tas ir zelta likums, un tas jo ir jāsaprot. Tas, ko mēs savam bioloģiskajam bērnam piedodam, saprotam viņu, šī beznosacījuma mīlestība droši vien nav automātiski nerodās pret auģu bērnu. Es, Elīna, teikšu bišķi savādāk. Tu savu bērnu iznēsā zem sirds. 9 mēnešus, tu viņu piedzemdē. Tu katru dzimumzīmīti uz viņu ķermeni zini. Es redzēju, kā viņš attīstās. Un tie ir tie, es nezinu, vai visi auģu māmas, bet tie runāja, tie ir nabas bērni.
Ja? Tie ir mani sirdspunča bērni. Un tad ir šie bērni, ko Dievs ir devis. Tie ir sirdsbērni. Viņi piedzimst sirsniņā. Un tā atšķirība ir tāda, patīm piedošana, nepiekritīšana, nekad man bērni vienmēr ir teikuši, mamma, kāpēc viņi var darīt to, mums tu nekad to neesi ļāvusi. Un pret viņiem vienmēr ir mīļāk, jo jāsaprot to, ka viņi nākuši no tik traumatiskas pieredzes. Un es vienmēr uz bērns, ka es to neredzu, kas viņam ir. Man viņš vienmēr ir tīrednis. Un jūs zināt, ka kur ir dārgakameņi? Viņiem ir jāatsit tā smagā kārta, akmens, kas ir apkārt, un tikai tad tu ieraugi to kristāli iekšā. Un tas ir darbs, nežēlīgs darbs, bet es nezinu, un ja mēs skatāmies šādā veidā, tad, protams, ka visa tā čaula tā ir pieaugušo atbildība. Pieaugušie to ir nodarījuši, pieaugušie, un tas, kas tagad sabiedrībā, ko mēs neuzņemamies atbildību, jo nav svešu bērnu, nav. Tie visi mūsie, kā tu bērnam var pateikt, tam maziem bērnam, nē, jā, izsēdināt, kas visi tie notikumi, kas tagad, tas parāda to sabiedrības attieksmi, nē, un Audžu ģimeni tā vieta, jā, kur mēs lupināsim, darīsim, un kamēr mēs to ieraudzīsim. Marika, tava pieredze, cik tu esi gatava par to runāt, kā tu redzi, kas ir šo bērnu tāds profils? Varbūt tev ir viena pieredze, bet tomēr, droši vien tev radies ir priekšstats, ar kādu bagāžu nāk šie bērni? Zini, man tiešām ir tikai tā viena pieredze, un ar to es varu arī dalīties, kādi atnāca mani bērni. Paldies Dievam, tādas ievēramas veselības problēmas tur nevienam nebija, bet tās emocionālās problēmas, tā nepietiekamība, tā nemīlestība, tā pamestība, tā vientulība, tas, ka viņi bija uzauguši tādā tā kā būrītī pie televizora un elementāras lietas tā kā neprata, nemācēja, sociālo nesaprata. Iemaņu nebija. Absolūti nekādu, praktisko iemaņu nebija. Jā. Tas īstenībā ir šokējoši. Kas bija tas šokējošākais? Šokējoši ir tas, ka, kā es sapratu, sociālais dienas viņš bija apsakojis ne jau pirmā reize, ne jau pirmā diena. Un tādā brīdī, kad viņi bija izņemti, acīm redzot, tas bija tas pēdējais moments, ja? Bet tad jautājums, piedodiet, protams, varbūt tas ir akmens dārziņā, ja? Bet tad vai tad līdz tam neredzēja, ka tiem bērniem attīstība tā kā kavējās, ka viņi reāli neattīstās, tad cik tālu ir jānoiet un vai cik ilgi ir jāiet līdz tam, lai to visu novest līdz tam pēdējam brīdim. Respektīvi, ja tas bērniņš jau, mēs redzam, ka viņš tanī vietā, kur viņš dzīvo šobrīd, viņam ir tik ļoti aprobežota tā iespēja, ierobežota vispār tā emocionālā vai jebkāda sadzīve. Mēs ļaujam tam visam noiet līdz pašam tam dibenam, un tad mēs viņu izraujam ārā, un tad mēs viņu iedodam tam audžu vecākam, un tad viņš māca bērnam ēst. 2-gadīgam, 3-gadīgam, māca, kas ir biespiens, māca, viņš nepazīst pat produktus, ne, viņš nepazīst galvu elementāras lietas, viņš nepazīst, viņš nezin, kā viņu sauc. Un tad, kad sauc viņu vārdā, viņš vispār nezin, ka tas ir par viņu. Un tad tev ir tie 3 mazie bērni, tu paņem atvaļinājumu mēnesi, un tad jūs viens uz otru skatāties, un tu domā, ko tagad darīt? Jo ja tu to mazo bērnu izcel no mašīnas noliec zemē, viņš vienkārši aiziet. Un tev tur vēl 2. Un tad tu tā domā, viens ies uz turieni, nezinu, vai tie 2 stāvēs, un ko man tagad ar to visu darīt? Un īstenībā tas bija ļoti liels stress. Un tu saproti, ka pa lielam plus mīnus tie bērniņi ir tādi. Vairāk vai mazāk viņi visi ir tādi. Jo viņi nāk no ģimenēm, kurās viņi netiek apkalpoti tā, kā bērnam pienāktos. Vienkārši elementāri ar viņiem netiek runāts kaut vai. Ja ar viņiem nekomunicē kaut vai pat pirmo mēnešu, pirmā pusgada, pirmā gada laikā, viņiem taču arī smadzeņu darbība nestrādā adekvāti un ir kaut kas iepaliek. Tieši tā. No tā, ko Marika saka, vispār, man liekas, tādu, šausmeni varētu uzrakstīt, kāda bērna nāk ģimenē. Nāk no suņu būdām, piemēram. Viņš ir gadu dzīvojis suņu būdā un pateicoties sunim viņš ir izdzīvojis, jo siltums jau nav bijis. Un drausmīgos apstākļos sagraizīti. Paklau. Kāpēc tad tas netiek konstatēts? Kur mēs noklibojam ar to, ka mēs ielaižam šīs situācijas? Kas nenostrādā? Kam būtu vai tikai sociālam dienestam, vai tomēr ģimenes ārstam, vai, izglītības iestādēm, tāda pirmskola, ja? Mēs patiesībā sanāk, ka mēs to bērnu varam sept līdz pat 1. klasē, kad sāk viņu meklēt. Un arī piedzimšanas brīži, vai mēs viņu varam arī var nemeklēt. Jā, un ir bijuši bērni bez kodiem vispār.
Un te ir tas stāsts, te ir tā politikas joma, tās pirmās 1000 dienas, ko te tagad arī organizācijas cītīgi cenšas ieviest, kad no bērna ieņemšanas brīda mēs sekojam māmiņai, sekojam, kas notiek tad, kad piedzimst, kas notiek pēc tam, kā viņi izstaigā grūtniecību. Jo viena lieta, ko es noteikti gribēšu pateikt, kādreiz arī mēs fokusējam uz mazajiem bērniem, vai ne? Bet tie 9 mēneši mammas vēderā var būt ļoti traumējoši, ļoti. Jā, un viņš jau piedzimst ne tikai, ja viņa nav bijis drošā vidē, ja viņa nav bijis piemērots uzturs, ja viņa ir cietusi no vardarbības seksuālās, fiziskās, emocionālās, ja viņa ir dzīvojis augstumā uz ielas, ja viņa ir lietojusi narkotikas, alkoholu, ja viņa ir smēķējusi, un es varētu tā turpināt. Tu pat to bērnu pēc tam vairs tad visi tie 9 mēneši jau ir, viņus, un tur tā brīnišķīgā lieta, pēdējā pētījuma Amerikas, kad bērna smadzenes attīstās visu laiku, un ir daudzas lietas, ko mēs varam izdarīt par nebijušas, viņas nebūs nekad, bet varam novērst un varam strādāt. Ir spoguļu neironi un viss tā smadzeņu darbība atļauj mums bērnu, visu, kas viņam ir nodarīts, vērst pa labu. Var sakot, tādā situācijā, kāds viņš ir, tāds, kāds viņš ir, viņu potenciāli attīstīt līdz 100%. Jā, varbūt kaut kādas lietas viņš nedarīs, tīri kaut kāda iemesla dēļ, kur ir šie tādi organiskie kaitējumi nodarīti, bet pārējās lietas, socializācija, ļoti daudz ko var izdarīt. Bet tad tomēr jāpieslēdzās no pirmās dzimšanas dienas. Jā, bet te ir tas, ko Marika saka, un pa ko mēs arī visu laiku runājam. Redzam, kad ir slikti, izņemam, bet nezinu, kāpēc man liekas, ka mums ir ļoti liela sabiedrības vienaldzība un ir ļoti liela tolerance pret vardarbību. Ja? Un arī mēs sociālā darbā esam uztvēruši to, ka mēs skatāmies, ko tā mamma darīs. Mums tie bērni pazūd, viņi ir pagultais kā tavs suns. Ja? Un kurā brīdī ir tas, kad izvelkam ārā un redzam, policija kādreiz tā dara, viņi izņem, viņi saka, bet mums jau nav kur likt. Tagad ir krīžu, bet viņi arī nevar zvanīt, jo tā bāriņties arī nevienmēr nav sazvanām. Klau, bet labi, atkāpsimies vēl soli atpakaļ, lai nebūtu tā, ka uzreiz jāizņem. Un tā ir tā mūsu valsts politika, ja, ka mēs pēc iespējas ilgāk noturēsim bērnu bioloģiskajā ģimenē, un tad dažreiz varbūt esam pievēruši acis uz to, kas patiesībā notiek tajā ģimenē. Vai tur vēl ir cits papildus mehānisms, kas var strādāt bez tā paša sociālā dienesta? Varbūt ir mentoru ģimenes, kas ir jāievieš? Tā lielākā kļūda, ja man jāsaka, atskatoties šo bija, ka tad, kad tādā brīdī, kad izstrādāja deinstitucionalizācijas plānu, ja tas 15. gads, 14. ka vispār viss tas sāk nāk no Eiropas Latvijā iekšā, kad bija fokus, likvidējam bērnams un sākam ar auģu ģimenēm, tur aizbildņiem, ģimeniskai vidē pietuvināt, bet tam nauda vispār netika atvēlēta. Pilnīgi apaļ nulle. Ja? Tātad ceļš uz ģimenes vidi, kur bērnam nokļūt, faktiski tādā brīdī arī beidzās kā attīstība. Otrs, šobrīd tiek izstrādāta arī metodika sociālām darbam ar ģimenēm, ar bērniem. Ļoti laba metodika, kur ir skaidri parādīts, kur ir tas fokus uz ģimeni, kā tādu pieaugušanu. Un mēs šeit runājam par parastajām ģimenēm, nevis auģu ģimenēm, bet vienkārši ģimenēm, kurās un kur ir fokus uz bērnu. Un, diemžēl, bērns vēl līdz šim laikam pazūd. Un es pat nezinu, vai mēs te kaut ko varam vainot, jo sociālie darbinieki trūkst, atlīdzības ir mazas, ir asistenta pakalpojums, kas ir ļoti labs, jā, ir asistents ģimenei. Bet tu tādu labu lietu pateici, vai ne? Bieži vien mēs vērojam, kas tur notiek. Mēs vērojam, bet tur nav darbs. Un tas darbs ir atlokam rokas un daram. Mēs esam diezgan lieli meistari uz monitorēšanu. Jā. Tam un mums līdzekļi vienmēr vadlīniju izstrādes, metodiku izstrādes, veidlapas. Tagad tiek attīstīts sociālais darbs kopienā, kas iekļauj to vidi, visu apkārt, kaimiņi, skola, medicīnas darbinieki. Mēs esam vairāk kā tik runājuši par to, ka, lai izaugtu bērns, ir vajadzīgs ciems. Jā, un kāds tas ciems tagad mums izskatās, jā? Viens sociālais darbinieks, piedodiet, vai viens asistents, un sociālais darbs arī kā tāds. Viņš jau tagad ir ielikts tā drausmīgajā mašinērijā birokrātijas. Viņš spēja tik atrakstīties un pamatot, tas pats, ko tagad dara centriem. Tad brīžiem tur vienkārši maticeļās stāvus. Varbūt pieķeramies klāt pie tās tēmas, kur es teicu, kas trūkst, lai būtu vairāk šo auģu ģimeni, un viens no tiem iemesliem varētu būt, ka ir nepietiekošais atbalsts pašiem auģu vecākiem. Tu pati arī saskāries ar to, ka tātad bērnam aizbildnis ir bāriņtiesa,
Audžu ģimeņu tā kā atbalsts nāk no šiem profesionālajiem centriem. Arī tev tu tieši darbojies šajā profesionālajā audžu ģimeņu atbalsta centrā, bet kāda bija tava pieredze ar audžu ģimeņu atbalstu tieši tev kā šim vecākam, kas uzņemās rūpes? Mana pieredze bija savdabīga, ļoti interesanta. Varbūt ieskicē arī, kā sistēmā būtu bijis jāstrādā, kā tu biji sapratusi, kā Zini, kā viena problēma ir tā, ka es īsti nezināju, kā tas būs, un man īsti nebija nekāds gaidas, un es darīju visu, kā es sapratu. Jo bija tā, ka tur mums tā bišķi, lai saprastu, vajadzētu bišķi atgriezties atpakaļ. Tanī brīdī, kad es paņēmu tos bērnus, man teica, mēs jums viņus uzticam. Tā kā jūs esat 100% atbildīgi par tiem bērniem, lai viņiem būtu labi. Un es to tā arī paņēmu, godīgi, jo, tā kā, ja tev kādu iedod un uztic, tu tiešām saproti, ka tu ar zobiem un nagiem par viņu stāvēs. Un iespējams, ka to es bišķiņ pārpratu. Jo ar zobiem un nagiem stāvēt par tiem bērniem, tas nozīmē darīt tā, lai viņiem būtu maksimāli labi. Lai viņu tas emocionālais netiktu traumēts. Bet tu nezināji, kad ir noteikumi, kas tev kā vecākam ir jāievēro. Elīna, es zināju noteikumus, bet es sapratu, ka ne jau noteikumi ir tie, kas nosaka, vai viņiem ir labi. Saproti, noteikumi ir viens, bērni ir kaut kas cits, un bērnu labbūtība un labsajūta ir vēl kaut kas cits. Un to es bišķi nesavilku kopā, un sanāca tā, kad, protams, ka bērni tiek izņemti no traumatiskas ģimenes, bērni mazākie īsti nerunāja vēl, bet lielākā meitene viņu runāja, viņa bija bišķiņ gājis bērnu dārzā, un viņa teica, tu man nekad nevienam neatdos. Un tā kā viņa uzreiz tā kā, tu būsi mana mamma, un es tagad pie tevis, un tu mani sargāsi, un tu man nevienam neatdos, un nekur mani neved. Respektīvi doma ir tāda, ka viņa negrib nevienu satikt. Un tiešām tu redzi tanī bērnā, ka viņš negrib. Un tas bija viens, un otrs bija arī tas, ka bija mums tur tās, kā to sauc, tās izmeklēšanas, tanī aizsardzības centrā, bērnu aizsardzības centrā, kur bija skaidri norādīts, ka šiem bērniem šobrīd nav labi satikties. Tur bija visur tā norādīts, visu, un es satikties redzu ar bioloģiskiem vecākiem. Jā. Lūk, un es to visu lasu, un es arī saprotu, un tas bērns man to saka. Un tagad man tas atbalsts centrs saka, ka būs tās tikšanās, un es saku, ka nē. Un es godīgi saku, ka nē, jo es saprotu, ka man ir rakstīts, ka viņam nav veselīgi. Bērns man saka, ka viņš negrib, viņam ir kaut kādas tās emocionālās, un es saku nē. Un tad brīdī, kad es pasaku nē, es saprotu, ka es esmu likuma pārkāpējs. Un tad arī viss sākās, jo vēl arī es pieminēšu, ka pēc bērnu tā kā teiktā, es biju iesniegusi arī prasību mūsu, kā to teikt, policijai, iesniegus prasību par to, ka tur ir zinām vardarbība pret bērnu, kas nav mans izdomājums, kas realitātei tā arī tur izskatījās, jā. Es biju uzrakstījis iesniegumu, un to iesniegumu rakstīju es pati. Man neviens nepalīdzēja, jo man neviens neuzklausīja. Un tā kā, respektīvi, man nebija atbalsta, pie kā aiziet pateikt, redziet, situācija tāda, man vajag juristu, lūdzu man palīdziet. Arī kas nenostrādāja? Par ko Marika nezināja un kas ir šīs tiesības un pienākumi audžu vecākam attiecībā uz bioloģisko vecāku? Sāksim ar to, ka 2005. gadā, ka vispār tā kustība aizgāja, un mēs dibinājām biedrību, un bija skaidrs, ka audžu ģimene vien pati ar šīm lietām netiek. Ir vajadzīga šī juridiskā aizsardzība, ir vajadzīga pakalpojumi bērniem, ir daudz kas vajadzīgs. Mēs jau no 11. gada, es atceros, Lauguls bija ministrs tajā laikā, gājām un runājām par atbalsta centriem. Runājam, vajag. Un tad nevar jau politiķis saukt, bet jāsaka, Reirs izdzirdēja tās dzirdīgās ausis, un tajā gadā, 18. gadā, šie centri tika izveidoti. Mēs piedalījāmies domnīcās visu un tā kā, virzīt tā, kā vajag ģimenēm. Un kas notiek? Jā, notika un notiek, un ko šobrīd ģimenes saka, tas nav tas, ko mēs vēlējāmies. Tas nav tas atbalsts, kā mēs to redzējām, ja? Jo ļoti labi mēs uzticam tev. Tas ir vienkārši, nonsens, es tev pateikšu, ja? Jo pirmām kārtām tagad, labi, ir lietas, kas ir ļoti labas centrā. Ja centri strādā godprātīgi un tā, kā tur ir rakstīts noteikumos, tātad profesionālai audžu ģimeņu centri ir it kā tie, kas strādā audžu vecāku labā. Viņi ir valsts dotēti. Jā, un te ir kas sadarbība. Tātad audžu ģimene nav klients, audžu ģimene ir sadarbības partners, jo viņi sniedz pakalpojumu. Pirmām kārtām,
Marika uzrakstīja iesniegumu, viņa kļuva par auģu ģimeni, izmācījies citā centrā. Tev 2 centru pieredze. Bet centram tagad ir ievietoti bērni. Pirmkārt, uzreiz nākam, veidojam plānus, 3 bērniem plāni. Kāds būs atbalsta plāns? Kāds atbalsta plāns ir Marikai? Centram ir jāizstāsta, kādi pakalpojumi tev ir pieņemi. Ja? Tātad grupas būs tur un tur. Bērniem attiecīgi, kādas viņiem ir tās vajadzības, tātad vai nu kanisterapija, vai Montessori, vai terapulei, UTT, ja? Pašai Marikai vajadzīgs ir vai nu pieredzējuši, mūsu centrs mums nodrošina pieredzējuši auģu ģimeni. Es skaties, jums ir tā kā mentori, ja, šiem te auģu ģimenēm. Jā, pieredzējis ģimene. Marika saka, es nesaprotu, ko šito darīt. Pretī pasaka, tu pa šito neuztraucies. Nedēļa, 2, 3 mēneši, tas pazudīs. Tas ir tāpēc, ka, ja? Un šādā veidā, var sakot, ir blakus cilvēks. Ko dara sociālais darbinieks? Sociālais darbinieks skatās, jo auģu ģimenei saskarsme ir jāveicina. Centram ir jāorganizē. Tās ir 2 dažādas lietas. Un bāriņties ir tā, kas nosaka. Un ja bāriņties ir noteiktas. Un jūs tagad runājat par tikšanos ar bioloģiskiem vecākiem, jā? Jā, tieši par šīm bioloģiskajām tikšanām. Telpas organizē atbalsta centrs. Sociālais darbinieks sazinās ar ģimeni. Jo tāpēc, kad primāri, iedomājies, 3 bērni jaunai ģimenei. Kādi vēl tur vecāki? Vai auģu ģimenei vispār ir jātiekās ar bioloģisko vecāku? Vai viņi būtu jāzina? Viņi var netikties. Nu, teiksim, mūsu gadījumā īpaši te vecāki ir vardarbīgi bijuši. Bērni saka, ka nē. Nu, tagad iedomājieties. Tu jau nonāc tādā, konflikta situācijā pati sevi, jo tu, mums ir bijušā pirmās auģu ģimenes tikās, un tad ir tā, ka tu ieraugi tos vecākus, tev paliek tie vecāki žēl. Un tad piedodiet, kurā pusē tu nostāsies, bērnu vai vecāku. Un vecāki tomēr ir un paliek sociālā dienesta atbildība. Un te ir auģu ģimene, vai nu atved uz to tikšanās vietu, vai tā kā sarunājam WhatsAppā, vai tas ir zvans, auģu ģimene tajā laikā iedod to WhatsApp, to telefoniņu, bērni redz runā, vai Skype, vienalga kāds tās forums ir. Tātad auģu ģimeņu profesionālie centri varētu būt šis starpnieks, kas patiesībā nodrošina to, ka auģu ģimene ar bioloģisko vecāku varētu arī netikties. Var netikties, jo tur, kur ir krimināllietas, tur, kur ir šī vardarbīga, ja, kā Marika jau norādīja, tur nav vēlams nemaz. Labi, bet, bēdu ģimenes, kur izņem šos bērnus ārā, ir visur, pa visu Latviju. Mums ir cik novadi, cik pašvaldības, cik ir šo profesionālo auģu ģimeņu centri? Visur ir 16. Latvijā ir 16, bet ir punkti vēl. Ja, punkti, teiksim. Tas, ka man iznāks bišķi pareklamāt mūsu centru, jo mēs visur punktus veidojam. Mums ir Jākapilī, mums ir Ventspilī, mums ir Tausos, mums ir Kandavā, mums ir Tukumā, mums ir Aizkrauklē. Vieta, kur var auģu ģimeni atnākt bērnu un tikties. Tā ir fiziska vieta. Fiziska vieta, jā. Ja šī fiziskā vieta nav, runājam. Jā, Jelgavā arī starp citu baznīcā ir. Bet tagad, kas notiek? Piemēram, Rīga arī diezgan daudz ir spiesti izņemt no ģimenēm bērnus. Rīga meklē auģu vecākus ārpus Rīgas. Cik reāli fiziski ir iespējams nodrošināt šīs tikšanās, obligātās tikšanās ar bioloģiskiem vecākiem, ja viņi ir Rīgā, bet šī auģu ģimene ir atrasta kaut kur tālāk no Rīgas? Tā ir problēma. Un kam tā ir problēma? Tā ir problēma, protams, ka šiem vecākiem. Auģu ģimeņiem? Nē, bioloģiskiem vecākiem. Jo mums bet kuram pie kura būtu jābrauc? Vispār principā ir tā, ja tas bērns tiek izņemts, piedodiet mīļā bioloģiskā ģimene, jums šī saskarsme ir pašiem jāveido, tātad jums ir jāatrod līdzekļi, kā līdz tam bērnam tik. Ne jau tagad auģu ģimenes skries. Var nākt pretī, apzinoties to, jo gadījumi ir dažādi. Mēs nevaram visi teikt, visi vecāki ir slimi vecāki. Skaidrs, ka tur nekad neatgriezīs, bet viņu saprašana ir tāda, kāda ir. Viņi nav ne alkoholīti, nekā. Un mēs nevaram visus nolikt vienā līmenī. Bet mums ir pašvaldības, kas sociālais dienas, atved vecākus uz tikšanos. Mēs paši esam mums Rīgā ar telpas ir, veduši uz Rīgu un braukuši no Limbažiem un tikušies esam Rīgā. Tā kā tas vienmēr ir runājams. Tāpēc jau ir tas centrs, lai viņš organizētu. Labi, bet tad nonākam līdz finansēm, jo, piedod, tas prasa naudu arī šī te vadāšana un nerunājot nemaz par šo te tikšanās noorganizēšanu ar bioloģiskiem vecākiem. Es domāju, ka tās finanses visvairāk varbūt ir vajadzīgs tieši tad, kad tu gribi kā apzinīgs auģu vecāks novērst
tās traumas, Elīna, kas ir saistīts drīkst ar vēl bērnu. mazliet iespraukšos par šīm te tikšanās reizēm. Nu redz, mani bērni skaitījās Rīgas bērni. Ja es dzīvoju ārpus Rīgas, attiecīgi mums radās tieši tā problēma, jo šis te atbalsta centrs arī ir Rīgā, atbalsta centram telpas arī ir Rīgā, bet es dzīvoju ārpus Rīgas, man ir stunda ceļā, un man netiek piedāvāts cits variants. Tā kā, respektīvi, man tiek iedotas tur dienas, saskaņotas dienas, kad man ir jāņem brīvdiena darbā, jo es esmu strādājošs cilvēks, nesoties to, ka man 3 mazi bērni. Man ir jāņem brīvdiena darbā praktiski katru nedēļu, lai varētu vēst 3 mazgadīgus bērnus uz Rīgu. Cik bieži tev bija jānodrošina šīs tikšanās? Reiz nedēļā. Un sanāca konflikts ar to, kad es fiziski to nevarēju, jo pirmām kārtām man darbs nedod reiz nedēļā brīvdienu, un tur sanāk veselu dienu ņem brīvu, jo man ir darba specifika mazliet cita, un sāka rasties lieli konflikti aiz tā, ka es to nevarēju izpildīt. Tad vispār tas funkcionē šāds stāsts? Ja auģa vecākam Mārika, tas bet padomājiet tagad, un te parādās, kas ir svarīgāks, bērni, vai tie pieaugušie cilvēki, vai viens pieaugušais cilvēks. Kas ir svarīgāk? 3 mazi bērni, nerunāsim par tevi tagad, runāsim par bērniem, kuri nevēlas tikties, kuriem varbūt tas laiks būtu jāpavada roteļās vai kaut kādas dārziņā, kaut kādās aktivitātēs, vai jādanco. Pirmkārt jau ne visi bērni patīk braukt, ne visiem bērniem. Citiem ir slikti, tas ir apgrūtinoši, varbūt guļamais laiks, jo arī noteikumos ir noteikts bērniem piemērotā laikā. Ja man tajā laikā kaut kas bērniem ir paredzēts, dienbusa, treniņš, ārsta pārbauda, vēl kaut kas, vai viņam, piemēram, ir iesniņas, viņam šodien nav labs garstāvoklis. Nē, es nevedīšu viņus. Man tas vispār liekas jau pēc būtības kaut kā nepareizi, ka tev ar 3 maziem bērniem ir reizi nedēļā 100 kilometri jābrauc, un jāved pie tā bioloģiskā vecā, kas savā ziņā ir jau bišķiņ noziedzies, ar to, ka, ja reiz ir tāds lēmums bijis, ka izņemt no šīs ģimenes, kaut kas tur liekas līdz galam nepareizi. Un vēl jau arī droši vien nauda. Tātad, tātad pirmkārt, man obligāti ir jābūt mašīnai, jo es ar 3 maziem bērniem neuzdrošinātos braukt sabiedriskajā transportā, teikšu godīgi, tas būtu pārāk riskanti. Tātad man ir jābūt savai mašīnai, tātad man ir jābūt degvielai, man ir jābūt laikam, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas patērējās, patērēs ļoti daudz laika. Vai šis bija tas iemesls, kādēļ tava pieredze beidzās ar šiem bērniem? Tieši tu domā vadāšanas? Šis kontakts ar bioloģiskām vecākiem. Nē, pieredze mana beidzās piespiedu kārtā. Tā nebeidzās labprātīgi, tā beidzās piespiedu kārtā, kad, īstenībā man pieredze turpinājās 2 gadus tikai viena iemesla pēc, tāpēc, ka bāriņtiesā, no kuras man deva bērnus, man ārkārtīgi paveicās ar vienu personu, un pateicoties viņas, tā teikt, izpratnē, viņas misijai, viņas vispār tam brīnumainai attieksmei pret mani, es vispār varēju izturēt tos 2 gadus, jo ja viņas nebūtu, jo es viņai zvanīju, čīkstēju, raudāju, sūdzējos, lamājos, ja viņas nebūtu, es nebūtu izturējusi godīgi. Jo man ko tieši tu nevarēji izturēt to smago dzīvi ar tiem bērniem, kuri ir traumatizēti? Vai tomēr kas tad bija tas pamat? Bērniem, tas pats par sevi nav viegli, bet tas ir savādāk. Kas tad bija tā problēma? Problēma bija šie bioloģiskie vecāki? Problēma bija tieši saskarsmes tiesības, kurās tā kā es viņas nemitīgi pārkāpu. Man tika draudēts par to, ka, pirms man iesūdzēs, man pat bija bāriņtiesas pat sēde par to, kur man ļoti skarbi aizrādīja, ka es nepildu funkcijas, ka es esmu tur tāda un tāda. Un tā viena bāriņtiesas sēde bija ļoti nepatīkama, jo man uztaisīja pilnīgi par noziedznieci. Par to, ka tu nenodrošini tiesības tikties par to, ka es esmu pilnīgs noziedznieks, kas pārkāp visus iespējamos likumus. Un tur bija 100% skaidrs, ka tas viss ir vecāku interesēs, un bērnu interesēs tur vispār nekas nebija. Labi, es negribu tevi sāpināt, atceroties par šo tik daudz, bet tad beigās, ko tad tas viss, ar ko tas viss beidzās, un ar ko tad panāca? Vai tiešām šie bioloģiskie vecāki ir atguvuši šos bērnus, par ko viņi tik ļoti cīnījās, arī cīnoties pret tevi, kā pret galveno ienaidnieku, kādēļ viņiem ir atņemti bērni, kāds absurds, jā? Jā, Elīna. Ar ko tad tas beidzās? Sanāca tā, ka es tiešām biju pasaules lielākais ienaidnieks, kas tā kā ir paņēmis bezmaz ar varu tos bērnus, jā, un viņus tur slikti audzina. Un beidzās ar to, ka es viņus vienā dienā aizvedu atpakaļ uz vietu, no kuras es viņus paņēmu.
Man to pat ieteica bāriņtiesa, viņa teica, jo vienkārši tev ir jāpasargā sevi, sava dzīve, sava tā kā vispār tā sava, mentālais stāvoklis arī, jā. Mentālais stāvoklis un vēl arī mana ģimene, jo man arī ir bērni, kuri tanī brīdī arī sāk izjūt kaut kādu diskomfortu, jo šie te bērni vecāki, tieši bērni tēvs, publiski visos sociālajos tīklos mani apsūdzēja vardarbībā pret bērniem. Viņš mani apsūdzēja visos iespējamos nodarījumos un publiski tika izlikt gan man fotografija, gan dzīvesvieta, gan viss iespējamais. Un neviens man neaizstāvēja. Es pati gāju, rakstīju mūsu tiesai prasību par netuvošanos. Ko tev arī tiesa man piešķīra, bet man bija ļoti skumi par to, ka tad, kad es lūdzu atbalsta centram, iedodiet man juristu, kas to uzrakstīs. Man nepalīdzēja. Un es kļuvu par juristu arī tanī laikā un uzrakstīju, tiesa man, protams, piešķīra, bet... Bet kur ir bērni šobrīd? Labā vēsts ir tā, ka bērni ir pie mammas. Mammai bērni tika atgriezti. Viņi gan nedzīvo kopā ar to tēvu, bet bērni ir pie mammas un bērniem viss ir kārtībā. Es biju bērnus pirms Ziemassvētkiem ap to laiku biju apciemot. Viņi dzīvo kopā ar mammu un viss ir laimīgi beidzies šajā gadījumā. Bet sākotnēji jau viņi netika pie mammas. Sākotnēji viņi bija vienkārši institūcijā. Ja, sākotnēji viņi bija institūcijā, jā, līdz kamēr tur acīm redzot bija kaut kādi procesi, atrisinājās. Jā. Nu labi, tad tev vismaz sirds mierīgi ir, ka bērni ir atpakaļ pie mammas. Jā. Zini, es uzskatu, ka savu misiju, šajā brīdī savu misiju tiešām es esmu izpildījis, jo 2 gados viņos tika ielikts tas aizkavētais, kas nebija ielikts pirms tam. Un tagad, skatoties uz viņiem, es uzskatu, ka viņiem ir pilnīgi viss iespējas dzīvē. Pilnīgi viss iespējas. Jo viņiem nav absolūti nekādas vainas, ja tā var teikt. Nu, māc, paldies tev. Bet, redz, tad, kad ir kaut kāda tāda skābā pieredze, kas ir tas ceļš, kā atgriezties? Varbūt tikai tāds viesu ģimenes status, tā pa bišķiņam paņemt to bērnu, paciemoties, nevis uzņemties šo te auģu vecāku atbildību. Kā tu arī redz? Kā tu mēģini atkal atgriezt tās ģimenes, kas bišķiņi ir sabrukušas tajās ilūzijās, ka viņas varēs palīdzēt? Ko tu viņām parasti iesaki? Vajadzīgi, tas ir viennozīmīgi. Jā, kaut kā jāsaliek pa plauktiņiem, un kā es jau dzirdu, ir tā pieredze, rūgtā pieredze, un kas ir labi, tu saproti, kuras bija tās lietas, ar kurām tev ir ļoti grūti tikt galā. Tā kā šī gadījumā es ieteiktu bērni, ja, mums nāk arī bērni, kuriem ir vecāki miruši un kur nav šīs bioloģiskās tikšanās. Un arī nevienmēr tās veselības ir tādas, ir arī tā, ka šobrīd arī viens, par ko man ir ļoti žēl, ir tāds bērnu namiņš maziņš institūcija Elizabete Jelgavā, un viņa izbeidz savu darbību. Un, ja man jāsaka no tādām ģimeniskajai vidē pietuvinātiem pakalpojumiem, tad Elizabete bija viennozīmīgi pirmajā vietā Latvijā, jo tur aizjot, tur tiešām tie bērni, tik ģimeniski, tik, kā lai pasaka, viņiem tika dots viss, ko var iedot, tādā mazā institūcijā. Viņš šobrīd iet uz aizvēršanu, un tur ir daudz bērni. Lūk, un ir bērni kādreiz, kuri mums arī labs bērns, bet viņš ir nonācis tādā situācijā, ja? Un tad ir, teiksim, mums tāpatās ir ģimenes, jā, centriņā, kuras mums ir pār pa 90 ģimenes, kurām ir šī traumatiskā pieredze, un tad mēs, Marika, ar šo tu pārrakstīs savu stāstu, ja? Te nebūs ne bioloģiskie vecāki, jo tā skarbā, tas ir viena no lietām, arī ļoti labi parādīja visu to stāstu. Tā ir viena no lietām, kas ir visgrūtākā auģu ģimenēm. Un tieši tāpēc, ka pretī tās institūcijas, kurām jādara savs darbs, to nedara. Šī gadījumā nedarīja ne sociālais dienas, ne atbalsta centrs, un arī bāriņtiesa, ar kādām tiesībām tiek uzbrukts auģu ģimenei. Jūs esat tie, kas nosaka, sociālais darbinieks regulē. Un Marikai faktiski vajadzētu visu uzmanību būt bijusi uz bērniem, un tikai uz bērniem. Un tad ir tā, kad mamma atbrauks, jā, tad mēs aizvedīsim, aiziesim. Un cik vienkārši paskatieties, ja, ģimene ar misijas apziņu darīs labu, paņem bērnu un kā visi viņai visas savas funkcijas uzliek virsū. Un te ir tas, ko es teicu, ministrs kabineta noteikumi un gaida visi šīs institūcijas, kas ir varas pozīcijā. Man ļoti žēl, ka šī gadījumā arī centrs nostājas varas pozīcijā. Nē, mēs nepalīdzēsim, ja? Tu pat nezini, jā, juridiskā palīdzība pienākās, un mēs esam piesaistījuši juristi, kas sagatavo šos
tos rakstus, kas ir vajadzīgi. Ja, Ne, bet galvenais, kad es domāju, tas trakums ir, ka tie bioloģiskie vecāki, kuriem tajā brīdī ir izņemti bērni, ka viņi iedomājas, ka tas audžu vecāks, kas ir paņēmis tos viņu bērni, ka tas ir tas lielais ļaundaris, kurš tev ir atņēmis bērnus. Bet tas ir loģiski, iedomājieties. Nevis ģimene. Tā institūcija, vai tiesa. Jā, ģimene dzīvo. Jā, viņai liekas, ka viņi dzīvo ļoti labi. Viņai izpratni par ģimeniskām vērtībām ir ļoti pareizi tāda, kā viņi tur dzīvo, jā, uzskat. Un tagad viņi atnāk kāds un atņem. Viņi var vērsties pret bāriņties. Labi, ieliek krīžu centrā, tur viņš var iet apsekot. Tagad ieliet konkrēti, jā, cilvēkam ir konkrēti. Kur viņi dārst tās savas dusmas? Uz šo cilvēku. Un kāpēc mēs, piemēram, pilnīgi savā centrā noliekam šo, kad netiksies, un tad tā ģimene atnāk uz centru, un tā viņa liek uz sociālo darbinieku. Mēs sakam, piedodiet, mēs jums tikai organizējam reku kafiju, reku cepumu, reku tēju. Tūlīt mamma atvedīs bērniņus. Jūs te tiekaties, jūs runājaties, ja? Visu pie bāriņtiesas. Un pateikšu tā, ka bieži vien šīs tikšanās pārvēršas, viņiem naids rimstās. Ja viņi redz, ka bērniem viss ir nodrošināts, audžumām iedobildīts, ja? Pasaka, kur tur ir, kur būts. Viņi atnāk viņa mierīgā, neitrālā vidē, kas nav uzbrūkoša, jo viņus jau tos vecāks arī var saprast. Mēs tiešām viņus saprotam, viņi nāk ar to, un tad tu noņem to fokusu no audžu ģimenes. Un viss, un audžu ģimene tikai rūpējas par bērniem, un atved tad, kad vajag atvest. Jā, nu tad labi, mums ir kaut kas, kur ir jāpilnveido varbūt tieši šie starpnieki institūcijas, tas atbalsts tieši tām audžu ģimenēm, reālais ikdienas atbalsts. Bet, būtu tikai puskažociņš, ja mēs nepieskartos arī finansēm. Un tā arī ir bijusi viena tāda smaga lieta, proti, mēs nevaram runāt tikai par to, ka tas ir misija, ņem bērnu un tad pats domā, kā ar viņu tikt galā, ņemot vērā, ka valsts gaida šo profesionālo pakalpojumu, par to arī tiek savā ziņā atlīdzināts audžu ģimenei. Bet šī atlīdzība, parunāsim par to, cik jūsuprāt tā ir bijusi svarīga, cik viņa ir pamatoti liela vai maza, jo kas ir šobrīd? Šobrīd valsts maksā atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu 171 eiro, ja tu esi paņēmis vienu bērnu. Tas ir tas pats pielīdzināts, kā ir bērnu kopšanas pabalsts fiksētā daļa, ja tu aizēji bērnu kopšanas atvaļinājumā. 171 eiro ir šī atlīdzība. Tad, ja tev ir 2 bērni, tu nesaņem 2 reiz 171. Tu saņem ar koeficientu 1,3. Tātad, ja tev ir 2 bērni, valsts tev par šo pakalpojumu maksā 222 eiro. Ja tev ir 3 bērni, tad koeficients ir 1,6. Tu par šo kā audžu vecāks saņem 273 eiro. Ja tev ir 4 bērni vai 5, kas gadās tad, ja tiešām ir izņemti no ģimenes, vairāk kā 3 brāļu un māsas, tad šī atlīdzība par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu nepieaug. Viņa paliek šo 273,60 eiro apmērā. Protams, jāpiebilst uzreiz, ka pašvaldības maksā par audžu bērnu uzturu papildus šiem te 171. Jā, un šī summa ir par mazu bērnu 215 eiro, par lielāku 258 eiro. Ja mēs salīdzinām ar institūciju, cik izmaksātu, ja tas bērns ir institūcijā, mēs ļoti labi zinām, ka šie skaitļi ir daudzkārt lielāki. 1500 šobrīd. Izmaksā viens bērns. Jā, tas mazākais. Jā. Pretī ir šis 171 plus 215. Summa liekas īpaši maz tad, ja tev ieliek uzreiz šos 3 bērnus. Jā. Bet vai nauda ir šeit kaut kāds noteicējs vai kritērijs? Arī varbūt tu esi redzējis, kā tas ir pa laikiem bijis, jo 171, kas bija 10 gadus apakaļ, nav tie paši 171, kas ir šogad. Jā, es tieši to arī gribēju teikt. Tā kā audžu ģimeņu kustības sākās, tas naudiņas bija. Es jau tagad pacēlu. Piemēram, uzturam 40, bet tie bija lati. Jā, tur atlīdzība par pienākumu pildīšanu, tur 30, jā, 27 ir bijuši. 24 bijuši. Katra pašvaldība, kā mācēja, tā palīdzēja. Bet tajā laikā skolā pulciņi bija pa brīvu.
Ļoti daudz, kas bija. Transports kursē uz visām skolām. Nu, vispār uz sadzīve mums bija daudz lētāk. Veselības aprūpē, turpat pagastā tev bija felčeris, tu visur varēji nokļūt. Teikšu, naudiņa bija ļoti maz, bet tas nemainīja to situāciju, ka ģimenes nepieteicās. Jā, pieteicās. Bet tad sākās, arī bija tas pacēlums. Šobrīd, tas, ko es jau ieminēju sākumā, šobrīd ir jau profesionāls prasības. Un tad ir tā, ja mēs uzskatām, ka auģu ģimene tomēr ir pakalpojums sniedzējs, tas, ko vēlās šobrīd arī tie kritēriji tiek izstrādāti kvalitātes, ja? Tātad viņš būs profesionāls pakalpojums sniedzējs. Nu, mēs tā, ka viņu pieņemam darbā, valsts viņu tā kā algo. Kāds ir piedāvājums no valsts puses? Pagaidām 171 eiro. Jā, nu tā kā valsts vērtē šo pakalpojumu. Ja? Un te uzreiz jautājums. Tieši tā jūs arī, un te nav runa par naudas lietām. Mēs esam auģu ģimeņu biedrībā diezgan apsprieduši tās ģimenes, kas ir ilgadēji. Nu kā būtu, ja šodien noņemt finansējumu? Pa sev var pateikt, man visi bērni būtu palikuši. Visi, ja? Bet cik ģimenes to var? Es varu tāpēc, ka man ir lauki, man ir saimniecība, man, viss kaut kas ir. Un tev visa saima ir pieslēgusies tam atbalstam. Jā, bet, teiksim, pensionārs vai pirms pensijas vecuma cilvēks, kas rūpējās, jo pensijas arī tagad mums ir pensijā 270, 300, viņi var uzturēt, viņi nevar uzturēt fiziski. Un atcerēsimies vienu lietu, mums tev pašvaldības arī saka, viņas maksā pa uzturu. Piedodiet, valsts dotē, ja? Un faktiski jāsaka, šobrīd auģu ģimeni vislētākais pakalpojums, vislētākais. Un man ir žēl, un es nesaprotu, kāpēc mēs neieguldam, lai attīstītu. Jo arī šobrīd nāk ģimenes, jaunās ģimenes atšķirās ar to, ka viņām jau ir vienai daļai zinām status sabiedrībā, viņas zin, ko viņas grib, viņas varbūt arī mācēs pateikt nē, ja? Tā kā tā ir jau kam tā misijas apziņa, bet kuras arī skatās to otru puse. Ja? Kā es finansiāli tik atbalstīta, jo šobrīd arī ģimenes skatās tā, bērns no kuras pašvaldības, no turienes neņemam, un tad arī saka, jo atšķirās šie te atbalsti jā, atkarībā no pašvaldībām. Un atšķirās pa 200, pa 100, un tad arī kā viņas izvēlās. Bet auģu ģimene pretī pasaka, piedodiet, es šim bērnam gribu pašu labāko. Robotikas pulciņš maksā 80, Lego pulciņš maksā 30. Labi, viena lieta ir pulciņš, bet ja tev vēl tiešām ir kaut kādi maksas terapeiti jāapmeklē, psihologs, milšu terapijas. Teiksim, tie paši stomatologi. Atnāk bērns 7 gados, viņš nevar paēst. Ja viņam viss neviens jau nesaprot, kāpēc tu izrādās, ka viņam nav ar ko paēst. Un tad ir narkoze. Piedodiet, narkoze rinda ir gads gandrīz. Tagad saka, esot ātrāk 400. Viņi paņēma kredītu 100,000 eiro un salaboja visus bērnam zobus, lai viņš varētu no rītdienas, rīt viņš nesāk ēst, bet lai viņš var sākt ēst. Un šādas ir ļoti brilles, ja, kuras viņi gadā 4 vismaz vajag, vai ne? Dzirde. Jā, tie visas ir lietas, es domāju, ka Marika ir noteikti pie ārstiem. Tu tomēr esi tāds, biznesa cilvēks, jā, naudai nav tā, ka nav nozīmes. Kāda tev bija pieredze ar to attieksmi, par to, cik tu saņem par šo pakalpojumu un cik tev reāli vajag tērēt priekš šiem bērniem, kaut vai ar šo vadāšanu, kaut vai ar tām terapijām, kam tu gāji cauri? Zini, kā ir, tad, kad es gāju auģu vecāku kursos, es sniedzu arī, manuprāt, bāriņu tiesai gada pārskatus. Un tad es tā paskatījos, ir ok, mēs tiksim galā ar to visu. Un sakarā ar to arī, ka es strādāju 2 darba vietās, man nebija doma par to, ka es kaut ko saņemšu. Es zināju, ka bērniem maksā uzturnaudu, par to es zināju, bet es nezināju, cik. Jo es arī nezināju, no kuras vietas man tas bērns, jo tur atšķirās naudas. Par to es nebiju domājis, bet tā, ka es saņēmu tos savus 270, bija pārsteigts, wow, man arī maksā. Respektīvi, īsti es nebiju paredzējusi, ka man kaut ko kāds baigi maksās, jo es sapratu, ka tā kā par bērniem maksā, bet ne man. Man tur bija kaut kāda tāda kļūda, ja, var tā teikt, bet līdz ar to es nereiķinājos, ka... vai arī pareizāks reiķinājos ar to, ka man pašai viņi ir jāuztur. Un līdz ar to, ka man ir 3 bērni sanāk, mums tas viss sanāca ļoti labi. Mums pilnībā pietika visam. Un medicīna kaut kā ļoti paveicās ar to, ka arī vienam puisītim mēs arī narkozē labojām zobus visus, jo viņam tur bija pilnīgi viss sabrucis. Mums nebija jāmaksā.
Mums nebija jāmaksā, mums pieņēma un pat bez rindas pieņēma, pateica, auģu bērni, forši, mēs jūs to ieliksim. Respektīvi, bija superīga attieksme. Tā kā daudzās vietās es saņēmu ļoti labu attieksmi, ļoti labu pakalpojumu, bija ļoti tā kā svētīgi un labi, nevaru sūdzēties. Ar naudu mums pietika tāpēc, ka es strādāju, es pelnu, un jā, tas ir tas moments, kur es nevaru dalīties ar kaut kādu slikto pieredzi, jo vienkārši mums tādā ziņā viss bija kārtībā. Jā, labi, es izstāstīšu, kā ir tā šī brīža situācija attiecībā uz Labklājības ministrijas plāniem. Ja? Es esmu iesaistījusies kā NVO pārstāvis šajās diskusijās, ko mēs mēģinām kopā ar Labklājības ministriju prasīt no nākošā gada budžeta, un skaidrs, ka ļoti daudz lietas ir attiecībā uz bērnu piedzimšanu, uz bērnu kopšanas pabalstu, uz ģimenes valsts pabalstu, tam līdzīgi, bet viena nopietna sadaļa, kur mēs visas organizācijas, neatkarīgi no tā, ka mēs neesam saistīts ar auģu ģimenēm, mēs iestājamies par to, lai tomēr Labklājības ministrijai izdodās papildus finansējumu izcīnīt arī šīm te atlīdzībām par auģu ģimeņu pienākumu pildīšanu. Tas uzstādījums attiecībā uz nākošo gadu ir ievērojami palielināt šo te atlīdzību. Proti, ja par vienu bērnu atlīdzību līdz šim bija 171 eiro, tad nākamgad tie varētu būt, ja mums izdosies nostāvēt, 425 eiro. Ja, un arī uzturnaudai iespējams, ka būs palielinājums gandrīz 2 reizes. Jā, bet jūs sakat, ka naudai nav vērtība, un vai var ar šo ļoti dāsno atlīdzību par auģu ģimeņu pakalpojumu aiziet otrā grāvī? Kā tas var piesaistīt varbūt tos, kurus nevajadzētu piesaistīt pie šī pakalpojuma sniegšanas? Ir lietas, kuras mēs nevaram prognozēt. Un es domāju tā, ka ja mēs kaut ko gribam attīstīt, mums ir jāļauj. Un arī šobrīd ir pietiekoši daudz kontrols mehānismi, kā šo naudu skatīties. Un arī atbalsta centra noteikumos ir šie plāni, jā, kur tu ved, kur viņš iet, ko viņš dara tas bērns. Līdz ar to tu gribi teikt, ka nauda ir labi, ja par šo pakalpojumu maksā, bet ir jābūt ļoti gan šim te kontrolas mehānismam, bet arī, protams, šim te sistēmiskajam atbalstam, tā, lai tas arī spētu funkcionēt. Viennozīmīgi, jo pliku naudu tāpat nekas nebūs. Ja nebūs pretī tas atbalsts, kaut vai teiksim, kāpēc arī ģimenes saka citreiz, paņemšu no turienes tur vairāk naudas. Daudziem no šiem bērniem vajadzīgi privāti skolotāji. Jo, piedodiet, auģu ģimene nav pedagogs, viņa nav psihologs, viņa nav ārsts, viņa nav jurists, visu, caur ko ekonomists, pavārs, večeriene, UTT, remontētājs. Daudz kas ir, bet droši vien neprofesionāli. Bet apgūst. Es patieši godīgi, mēs apgūstam. Zinu visus likumus, visu pilnīgi varu pateikt pat pēc pantiem. Bet te ir tas, ka tanī brīdī, kad ir šis finansējums, tu arī var atļauties, jo šobrīd arī aiziet un prasa. Bet ģimene saka, man nav tādas naudas. Man nav. Un tas, ka veselība ir šīs žokļu korekcijas, kuras ir žokļu korekcija vienam bērnam bija 7000 vācu naudiņu savāds, paldies Dievam. Bija, māmīt bija staigājis stāvoklī un bija izsists ar kāju žoklīts jau jaundzimušām bērniņam, ja? Un tā viņš bija dzīvojis. Un tad veic šo operāciju. Daudzas ir kaulu smadzeņu pārstādīšana, es zinu, ka ir bijuši. Man pašai 5 invalīdi bija, un viena no meitenītēm bija leikēmija slima, un faktiski tā diagnoze bija, ka viņa aizies mūžībā, jā. Un tad tā doma bija, man bija māsiņa, tajā laikā šķīra bērnus. Es domāju, es paņemšu viņu mājās, viņa bija Ziemassvētkos dzimusi, jaunajā gadā viņai bija vārda diena. Tagad tāds mazs eņģelīts. Ja viņai arī jāaiziet, tad lai viņa aiziet normālos apstākļos, ģimenē, izdzīvoja, viss ir kārtībā. Bet ko tas izmaksāja, jo tur bija visi hepatīti iespējamie ienest iekšā, un tās ir lietas, par kurām negribas nemaz runāt. Jo tā kā lai pasaka, tā vēsture pieder bērnam. Es tagad varu dalīties, jo es esmu ar saviem bērniem runājis, vai drīkstu izmantot jūsu piemēru kādreiz savās, intervijās. Un viņš šo atļauju devuši. Lūk, un tad šī nauda dod iespēju. Man bija puisis, kas tagad arī viņš sabiedrībā pazīstams, un viņš arī runājas ar viņu vārdu ar nosaukt. Piedodiet, viņš aizgāja uz veikals, viņam iedo 50 eiro jakai, viņš saka, mamma, piedod, par tādu naudu neko nevar nopirkt. Viņam vajadzēja brendus. Ja?
Otrs aiziet, viņš saka, man nevajag 25, es pa 10 varu nopirkt. Un te ir tas katra bērna individuālajām vajadzībām atbilstoši. Vai šie bērni ir pateicīgi, vai tomēr viņi ir skabargas bieži vien arī auģu vecākiem? Līdz 18, kā ir, tā ir. Bet tad, kad, teiksim, man meita arī pabeigusi ekonomists, maģistrus bankā strādāja, viņa saka, mamma, es bez tev to nebūtu izdarījis. Ja? Un mums ir šī saiksne vēl tagad, ir mīļā mamma, mīļais tētis, ir, protams, tur tie arī, bet es vienmēr visiem saviem bērniem esmu sameklējis bioloģiskos radiniekus, un mans uzskats, ka tie bagātina. Lai kādi viņi ir, pēdējais man bija Romu bērns, tur bija interesanti, mamma iznāca no cietuma, bet tās ir tās bioloģiskās saiknes, un teiksim tā, kad ir kādreiz ir tāda attieksme arī auģu ģimenēm pret tiem bioloģiskiem vecākiem, mēs jau tikai iegūstam caur to. Jo viņš redz, viņš saprot, viņš salīdzina. Un tā ir tā pieredze, ko iedod. Bet to, ka naudai nav nozīmes, nekad nepiekrītas, naudai ir nozīmes. Ļoti liela nozīme. Jo šobrīd ārpus skolas nodarbības īpaši, ja mēs attīstam bērnu talants, es zinu, kur meitenīte brauc uz starptautiskām sacensībām, viņa pūšu flautu, ceļš, dzīvošana. Tie simti, Jā. kas piedalās izlasēs arī dažādos sporta veidos. Šie stāsti ir daudz, jā. Marika, vai tu ar bērniem uzturēsi kontaktu, vai tu jūties tā kā viņa krustmāte? Radotajiem auģu bērniem. Tā kā mums tā pieredze varbūt nebija pat labāk arī ar vecākiem, tad tās attiecības nav ideāls. Nevar teikt, ka viņas ir ļoti, ļoti draudzīgas, bet... Varbūt pareizāk ir aizmirst. Nē, nav viegli aizmirst. Es domāju, ka tas nav īsti iespējams, bet kaut kādā zināmā mērā noteikti es gribētu sekot līdzi. Kaut vai pa gabalu sekot līdzi, un ja kaut kāda būs nepieciešama palīdzība, es esmu gatava pieslēgties. Noslēdzot, Labklājības ministrija šobrīd ir uzsākusi kampaņu Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Tieši aiz šī iemesla, ka auģu vecāku kustība sarūk, arvien mazāk ģimeņi grib uzņemties rūpes par bērniem, bet situācija, diemžēl, nav uzlabojusies. Katru gadu no vecākiem tiek izņemti un aizgādības tiesības pārtrauktas vairāk kā 1000 bērniem. Lielāko daļu atbildības šajās situācijās uzņemās radinieki, aizbildņi, bet savai lielai daļai ir jāatrod auģu ģimenes, ja mēs negribam viņus atdot institūcijās. Un ko jūs tādu novēlējumu varat dot attiecībā uz šo situāciju, vai ir labi, ka ir šī kampaņa, jo tu iepriekš teici, ka kampaņās bieži vien sarosās varbūt ne līdz galam pareizi motivētie cilvēki vai ne līdz galam tie, kas apzinās vispār to, ko tas nozīmē. Ko jūs sakat par šo? Zini kā, es neesmu sekojusi līdz kampaņām, godīgi pat neesmu informēta par šo kampaņu, bet es esmu ļoti pārliecināta, ka mums ir regulāri jāinformē sabiedrība vispār par to, kas ir auģu ģimene, par to, ka mums ir šāda problēma, ka mums viņa ir diezgan liela, ja tā varētu izteikties, un mums viņa ir jāizglīto šajā jautājumā, un nevis kampaņveidīgi, bet visu laiku, jo arī jaunai paaudzei būtu jāpastāsta, pieņemsim tiem, kas beidz skolu, viņiem arī vajadzētu pastāstīt, kā arī jūs tagad veidosiet ģimeni, jums ir iespēja. Un tiem pašiem cilvēkiem, kuriem nevar būt bērni, ģimenes, kuras dzīvo bez bērniem, kāpēc ne? Bet mēs te iepriekš runājām, ka arī tu minēji, kad nav tā, ka neviens nezina. Nē, ir tā, ka ļoti daudzi nezin, kas ir auģu ģimene. Viņiem putrojās tur adopcija auģu ģimene, tur kaut kāda aizbildi. Viens liels sviests tur sanāk, un cilvēki nezin. Jo patiesībā pat mana pieredze, pirms es kļuvu par auģu vecāku, man bija tā, ka nezinu, vai es varu, nezinu, vai es atbilstu. Man bija kaut kāds pāris gadus, es staigāju un domāju, varbūt, ka man tur tas pietrūkst, vai man tur dzīves vieta, vai vēl kaut kas. Man nebija tā īstā saprašana un pārliecība par to. Un pēc tam tikai es pieliku pūles, meklēju, domāju, tā kā jau pati risināju šo jautājumu, lai es sapratu, nē, es varu. Bet nebija tā, ka es biju dzirdējusi un, jā, ok, tu drīksti. Nē, un man pietrūk tās informācijas. Tāpēc es domāju, ka tieši to informāciju regulāri pludināt iekšā sabiedrībā, lai tiešām mēs visi saprotam, izvērtējam savu situāciju, tas pietrūkst, manuprāt. Jā, bet tu jau arī tā kā parādīji, tā vairs nav kampaņa. Jā, noteikti. Jo kampaņas katru gadu rīko, viņa beigusies. Decembrī viņa beidzās, es arī piedalījos. Un kā pati ministrijas pārstāve teica, rezultāts apaļa 0. Un tagad runā ar cilvēkiem, neviens par to nav dzirdējis, jo arī tā kampaņa bija
konstruēta, diezgan, neprofesionāli, es tā gribēšu teikt, jo viņā piedalījās visi tie, kas tur ir. Jā, tātad paši pūta, paši dega. Bet pateikšu, kad agrāk nebija atbalsta centri, ka bija tomēr mēs Audžu ģimenes bija, pašas pa sevīm, un mēs kā biedrība rīkojām dažādas akcijas, sarunu vakars. Es teikšu tā, Rīgā es pus noteikti, pus baznīcas iztaigāju, un kas darbojās uz cilvēkiem dzīvē, piemēri. Siguldā arī es biju baznīcā, daudz, kur es bijusi, ja? Un sarunu vakari, bet vislabāk darbojās pašvaldība, ja ir atvērta Audžu ģimenēm, saviem iedzīvotājiem. Ja teiksim, tā kā es gribu šobrīd paslavēt Tukumu, ja, kad mums bija Ziemassvētku pasākums, Tukumā visvairāk, Tukuma novadaļa, Rīga neskaitot tagad, ja. Un, ja pasākumā atnāk domas priekšsēdētājs, domas deputāts, bāriņties, sociālais dienas, ja pasaka tos pateicības vārdus, pasaka, ka tas ir forši, ko jūs darat, jā, ir kaut kādi vēl arī ziedotāji apkārt, kas zina, kad ir šādas ģimenes. Un tas ir tas lokālais līmenis, kurā mēs darbojāmies. Bet vai tur netiek pārkāpts nedaudz šo bērnu datu aizsardzību un Nē, tu jau pa bērniem netiek. Nāk ģimenes ar bērniem. Ir Ziemassvētku pasākums, kur uzstājās rūķi. Vasarā tāpatās bija agrāk salidojumi. Bet ir pašvaldības, kuras tikai zvanu un meklē bērns un pasaka, tagad arī mēs parasti jautājam, cik tad ir jūsu pašvaldībā Audžu ģimenes? Ai, nē, mums nav, mums tur slikti viss ir. Ko jūs esat darījuši, lai jums būtu tās ģimenes? Jo valstiskā līmenī var parādīt kaut kādas lietas, tādas, globālas, bet es nezinu, vai valstī ir iespējams uzrunāt. Tomēr, ir jāsaprot tas makro līmenis, mezo līmenis un lokālais līmenis. Šis ciems veidojas pašvaldībā. Jā, un tas ir pilnīgi mans uzstādījums, kur ir pašvaldības atnāca, es atceros Topiņu pagastā, pie bāriņtiesas tādu loceklu valdiņu, lai viņai vieglas smilts, viņa aizgāja mūžībā, regulāri bija pasākumi. Mēs ar Hiršu braucam, mēs runājam, dziedājam, visi aizbildņi, Audžu ģimenes aicināti. Pašvaldība parāda, ka viņai to vajag, ka nevajag viņai to institūciju, viņai vajag tās ģimenes. Pašvaldībai vajag ģimenes, un šīm ģimenēm droši vien arī vajag šo tīklu, savu sadarbības tīklu, kur viņas var vienu otru stiprināt. Jā, un tad, kad ģimenes iet, un tad, kad ģimenes sauc, un tad, kad ģimenes aicina reālie darītāji, tad ir pilnīgi kaut kas cits. Jo tad, kad institucionāli mēs pārņemam, es pat domāju, ka tagad ar tā nauda, kas kampaņā labklājības ministrijā var runāt, nauda kampaņai milzīga televīzijas, kas tur tikai nebija. Sadalātiem atbalsta centriem un prasēt, jo atbalsta centriem ir uzliks pa pienākumu tagad uzrunāt. Bet pretī ir apaļ nulle. Katrs uzrunājošais pasākums, piedodiet, tā ir kafijas pauze, tejas pauze, tā ir telpa iekārtojums, tas ir savs laiks, tā ir uzrunāšana, tā ir materiāli. Mākam mēs monitorēt un kampaņot, bet un tagad kvalitātes kritērija būs, man tā pilnīgi, es tā ar smaidu, jā, tagad ir ielikts, var tur priekšlikums kaut kāds sniegt, ko tad mēs baudīsim, mums jau drīz vairs, jā. Paldies jums par sarunu, lai mums mazāk bērnu, kurus jāizņem no ģimenēm, bet lai mums ir stipra sabiedrība, kas var sniegt roku laikus, redzēt bērnus, jo svešu bērnu nav. Jā, paldies visiem, un es tomēr, ja kādu tas ir uzrunājis, aicinu pulciņā. Un es varu godīgi pateikt, ja dzīvē kaut kas labs ir izdarīts, tad tie ir tikai un vienīgi bērni. Tikai un vienīgi. Pārējais profesijas, popularitāte, politika, tas viss nobal bērni. Un tā ir tā patiesā vērtība. Tā. Un tas arī tas gandarījums. Paldies. Paldies. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.